Dzejnieks, jā, filozofs, jā, dižgars. Tad uzreiz rodas jautājums, ko mēs saprotam ar vārdu dižgars. Viņa vēlmes varbūt ir bijušas daudz lielākas nekā citiem, un varbūt tāpēc arī ir bijusi lielāka vilšanās par kaut kādām lietām, ko viņš nav sasniedzis. Bet tas, ka ir bijušas ambīcijas un nemazas ambīcijas, tas ir viennozīmīgi. Un tad īsti nevar saprast, kur robežojas saka, ka ģenialitāte un plānprātība tā ir ļoti smalka robeža. Tad reizēm man liekas, ka Rainis uz šīs robežas ir staigājis ļoti bīstami tuvu tai otrai pusē. Kā Kirills teica, vienā no pirmiem mēģinājumiem visinteresantākais Raina daļradē ir pats Rainis. Man ļoti patīk šis teikums, un varbūt tāpēc es esmu pieķēries šim darbam, režisoram, un skatīsimies, kas tam galā viss sanāks. Vairāk vai mazāk mēs visi puiši, mēs būsim Raini, un visas divas dāmas, kas mums būs, tās arī būs visas divas Aspāzijas. Un tad mēs tā cauri dažādām dzīves tēmām, jā, prieks, bēdas, sarūktinājums, valoda. Tā kā cauri dažādiem dzīves posmiem, bet visi kopā.